Pārvērtībām. Piedzērušās meitenes iespundēja leduskapī jauno dzejnieku Krišjāni Zeļģi. Tas leduskapī sēdēdams saēdās krabju salātus, un kad meitenes atvēra leduskapja durvis, no tā izkāpa jaunais dzejnieks Artis Ostops. Meitenes saprata, ka nu vairs nav labi, un iegrūda Ostupu atpakaļ leduskapī. Mazliet pagaidīja, kamēr tas leduskapī atkal sēdās krabju salātus, un tad tik vēra vaļā. Šoreiz pa durvīm izkāpa jau jaunais dzejnieks Arvis Viguls, un gribēja jau kaut ko teikt, bet nepaspēja, jo meitenes viņu atkal iegrūda atpakaļ leduskapī. Arī Viguls tur, protams, sēdās tos pašus nelaimīgos krabju salātus, un kad meitenes atvēra leduskapi beidzamo reizi, no tā izkāpa šausmīgi neapmierināts dzejnieks Kārlis Vērdiņš ar tukšu salātu bļodu rokās, pateica, ka grib ēst un aizskrēja mājās. Tur viņš satika īsto Kārli Vērdiņu, kurš nekādos leduskapjos nebija līdis, un abi sapriecājušies par satikšanos ar sevi, aizgāja daudzīt rakstniekam Arvim Kolmanim logus.